Labdien, godātie mediju pārstāvji! Tikko beidzās krīzes vadības padomes sēde, kurā izrunājām notikušo traģēdiju Zelutūdē. Vispirms gribētu izteikt līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem un apliecināt, ka valsts no savas puses sniegs visu nepieciešamo palīdzību cietušajiem, domājot arī par kompensāciju piešķiršanu. Izrunājām operatīvo situāciju uz šo brīdi. Es domāju, atbildīgie dienesti varēs informēt gan par glābšanas darbu veikšanu, gan par policijas veikto izmeklēšanu. Tātad šie darbi notiek. Vēlreiz saņēmām apliecinājumu no visiem iesaistītiem dienestiem, ka resursu darbu veikšanai ir pietiekoši, gan tehnika, gan cilvēku resursi, gan arī nepieciešamā koordinācija starp dažādām institūcijām notiek nepieciešamā līmenī, līdz ar to visi šie darbi tiek veikti. Un izrunājam, protams, arī tālākos aspektus par šo policijas izmeklēšanu, tātad arī par atbildību par notikušo, un vienojāmies šodien 12. sasaukt valdības ārkārtas sēdi, lai šos dažādos krīzes vadības padomes lēmumus arī apstiprinātu ar valdības protokolu, un ministrijām un institūcijām būtu doti precīzi uzdevumi par tālāk veicamajām darbībām. Plānotie darbi varētu turpināties vēl diennakti aptuveni. Kā arī premjeras minēja, pašlaik resursi mums ir pietiekami, un līdz ar to uz valdības sēdi atbildīgās institūcijas sagatavos nepieciešamos vēl pieprasījumus. Tā kā pašlaik, acīm redzot, neko jaunu mēs piebilst nevaram. Un jācer, varbūt, ka valsts policija tiešām ir visu nakti strādājusi arī un ir veikusi darba, kas būs pamatā, manuprāt, atkarīgs no tā, kādas personas tiks sauktas pie atbildības. Kā es jau esmu minējis, kad mēs nerunājam par dabas stihijām, mēs runājam par konkrētu būvobjektu, kurā, acīm redzot, ir pārkāpts kāda no būvniecības sadaļām. Šobrīd notiek darbi uz vietas. Plānojās, kā ministra kungs teica, diennakti. Grūti ir teikt, jo ir sagatavota sēka, un viņš kā pa maziem gabaliem, kā Lego, ir jāatbrīvo no tiem gruvešiem. Strādāt ir ļoti bīstami iekšā. Mēs zinām, mums ir 10 ugunsdzēsēji cietuši un 3 ir gājuši bojā. Izsaku viņiem ģimenēm līdzjūtību, un tie darbi vēl turpināsies. Cik ilgi? Iespējams, diennakti. Un grūti ir pateikt, cik cilvēki tur varētu būt apakšā. Mums tādas informācijas precīzas nav. Pirmā informācija bija, ka ir līdz 30 cilvēkiem. Pamatā krimināla procesā ir izvirzītas 3 versijas. Pirmā versija, kas saistīta ar šī objekta projektēšanas un uzraudzības iespējamiem pārkāpumiem. Otrā versija, kas ir saistīta ar šī būvobjekta pirmās kārtas būvi. Un trešā versija, kas ir saistīta ar otrās kārtas būvs elementiem, tas ir par šī jumta seguma papildināšanu ar dažādiem materiāliem, veidojot šo ziemas dārzu un bērnu rotaļu laukumu. Vai tas nebija par iemeslu, pārāk lielam smaguma atrašanās uz šī jumta. Tagad būtībā tās ir šīs 3 pamatversijas, pie kā policija strādā, kā arī esam apzinājuši virkni lieciniekus. Turpinām aptaujāt viņus, kā arī cietušās personas, kā arī būtībā veicam pratināšanas darbus ar šīm iesaistītām personām, kur pienākumos ir bijušas tieši šīs attiecīgo stadiju uzraudzības, pāraudzības, atbildības. Paldies. Vai ir policija noskaidrojusi, kurš bija tas cilvēks, kurš atļauj pēc tiem trauksmes signāliem, tomēr turpināt darbu? Tas ir jautājums, pie kā mēs arī strādājam. Jā, mēs zinām, ka ir bijis signalizācija, patreiz mūsu rīcībā signalizācijas nostrādāšana. Patreiz mums ir zināms tas, ka tā ir bijis ugunsdrošības signalizācija. Bet, jebkurā gadījumā tas mums jāpārbauda, un arī to mēs skaidrosim, vai, protams, viņi nebūs cēloniskā sakarībā ar šo māju sabrukšanu, bet, ja viņi būs kaut kādā veidā saistīti ar kaut kādu iespējamu brīdinājumu par šo iespējamo katastrofu, vai kas dos signālus, tad, protams, mēs arī vērtēsim to krimināllietas materiālus. Lūdzu, vēl jautājumu? Vai drīzumā varētu sekot personu aizturēšanas?
Notiek izmeklēšana, pratināšana un, protams, saņemot pietiekošu informāciju vai pietiekošu liecības vai citas faktus, kas varētu būt par pamatu acīm redzamai ļaunprātībai vai bezdarbībai, protams, mēs pieņemsim kriminālprocesuālus mērus. Ārvalstu speciālistu palīdzību? Patreizajā brīdī nav, bet iespējams mēs arī apsvērsim šādu iespēju. Tas būs visticamāk saistīts ar dažādu veidu ekspertīzi. Vai jūs esat atraduši konkrētā veikala vadītāju? Jūs vakarā Maksims lielās vadītājas? Es precīzi tagad jums neatbildēšu uz šo precīzo jautājumu, bet es zinu, ka visas personas, kas ir iesaistītas šī objekta no sākuma līdz vakardienas šim traģiskam notikumam, praktiski ir zināmas un viņas tiek veikts ar viņām izmeklēšanas darbības. Runāt par kompensācijām, jūs teicāt, ka cietušiem sniegt palīdzību, kāda veida palīdzība vai visiem, un kas attiecas arī uz ugunsdzēsējiem, uz glābējiem? Jā, tas ir viens no uzdevumiem, ko mēs pašreiz gatavojam uz valdības sēdi. Tad Labklājības ministrijai sagatavot priekšlikumus par šīm iespējamām kompensācijām. Nezinu, vai tas būs gala lēmums, ko mēs pieņemsim šodien valdības sēdē, bet katrā gadījumā pateikt iedzīvotājiem, ka pie tā tiek strādāts, ka tas tiks nodrošināts, un arī iekšlietu ministrijai gatavot šos priekšlikumus attiecībā uz kompensācijām glābējiem. Jā, tad uz valdības sēdi mēs sagatavosim priekšlikumus un gribētu vēlreiz precizēt, varbūt mēdīji man vairāk kārt uzdeva jautājumu par veselības apdrošināšanu. Tad tiek jauktas divas dažādas lietas, tāpat kā karavīri glābēji arī ir apdrošināti un bojājas gadījumā viņi saņems tādu pašu kompensāciju. Tā kā pašlaik mēs gatavojam šo informāciju un pilnīgi var apliecināt, ka skaidrs, ka šeit acīm redzami glābēji gājuši bojā tie dienestu pienākumu pildīšanas rezultātā un valdība, protams, izmaksās atbilstošas kompensācijas, kas ir noteikts likumā.